1945. gadā Ēģiptē vietā ar nosaukumu Nag Hammadi zemnieks, rokot augsni, nejauši atrada māla trauku ar 13 seniem ādas sējumiem. Tajos bija vairāk nekā 50 tekstu koptu valodā, kas datēti ar 3. un 4. gadsimtu. Šie teksti ir gnostiskie raksti, agrīno kristiešu grupu mācības, kuras oficiālā baznīca vēlāk nosauca par ķecerīgām un iznīcināja. Gnostiķi ticēja, ka pestīšana nenāk caur ticību vai rituāliem, bet caur gnosis, iekšējo slepeno zināšanu par dievišķo. Viņi uzskatīja, ka materiālā pasaule ir radīta no zemāka, nepilnīga dieva, demiurga, bet patiesais dievs ir tīrs gars, tālu aiz šīs pasaules. Cilvēka uzdevums ir atmodināt dievišķo dzirksteli sevī un atgriezties pie patiesā avota. Viens no svarīgākajiem Nag Hammadi atrastajiem tekstiem ir Tomasa evaņģēlijs. Tas nav stāsts par Jēzus dzīvi kā kanoniskajos evaņģēlijos, bet gan 114 Jēzus teicieni. Īsi, paradoxāli izteikumi, kas mudina meklēt patiesības sevī, nevis ārējās autoritātēs. Piemēram, Jēzus tajā saka, kas meklē, lai nebeidz meklēt, līdz atradīs. Kad atradīs, būs satriekts, bet pēc tam valdīs pār visu. Tomasa evaņģēlijs rāda Jēzu kā mistisku skolotāju, kas aicina uz iekšējo atmodu, nevis paklausību hierarhijai. Daudzi uzskata, ka tas saglabā Jēzus mācības tuvāk oriģinālam nekā vēlāk rediģētie kanoniskie evaņģēliji. Nag Hammadi atradumi mums atgādina, agrīnā kristietība bija daudzveidīga, un daļa no tās uztvēra tiešu personisku saikni ar dievišķo, bez starpniekiem.